Čau, čau! Jā, paldies, Debes tēt, paldies par šo jauno dienu. Paldies, kad ir brīnišķīga, skaista diena atkal tēvs, kad ir cilvēkiem jauna, skaista cerība. Jā, paldies, ka tu esi pieejams visu laiku. Paldies, ka tu strādā, tēvs. Paldies par brīvību. Paldies, tēvs, par visu, ko tu esi darījis. Paldies, jā. Paldies, ka tu esi dzīves. Paldies, ka tu neesi tālu nevienam no mums. Paldies, ka tavs padoms atkal ir jauns šodien, tēvs. Lūdzos, ka šodien neviens neguļ tā kā uz vecajiem padomiem, tēvs, bet no jauna. Ka mēs varam prasīt, ko tālāk. Paldies, ka tu mūs vadi. Jā, paldies, ka tu mūs vadi šodien arī savā vārdā. Un šodien ir 26. dziesma, jeb psalms, Dāvida dziesma. Kungs spried man tiesu, jo es staigāju savā sirds skaidrībā un paļaujos uz to kungu. Es nešaubīšos, pārbaudu mani, kungs, un izmeklē mani, izlūko manas domas un manu sirdi. Jo tava žēlstība ir manu acu priekšā, un es staigāju tavā patiesībā. Es nesēžos pie neliešiem un netinos ar viltniekiem, ienīstu ļaundarītāju draudzi, es nesēžu pie bezdievīgiem. Es mazgāju savas rokas nenozīdzībā un esmu kungs ap tavu altāri, lai ar pateicības balsi daru zinām un sludināju visus tavus brīnumus. Kungs, es mīlēju tava nama mājokli un tavas godības telts vietu. Neaizrauj manu dvēseli līdz ar grēciniekiem, nedz manu dzīvību līdz ar asins ļaudīm. Viņu rokās ir negantība, viņa labā roka ir pilna dāvanu, bet es staigāju savā sirds skaidrībā, atpestī mani un apžēlojies par mani. Mana kāja stāv uz līdzena ceļa, draudzes sapulcēs, es teikšu to kungu. Āmen! Jā, tēvs, lūdzu, ka mēs varam staigāt savā sirds skaidrībā un paļauties uz tevis. Lūdzu, ka mūsu sirds ir skaidrs. Lūdzu, tēvs, ka tu pieskaries mūsu sirdī, ka tu tad dziedini tās visādos līmeņos un veidos, kur tā ir bijusi savainot, kur ir bijusi kāda vilšanās, kur ir gan jau kā bērniem, gan viss tā salauztība, nesveitība, jā, šķiršanās, pieaugušo visādas kļūdas, tēvs, kas iekrāso vienkārši bērnu dvēseli tādās vilšanās krāsās, tēvs, un lūdzu, ka tiešām, ka mēs varam paļauties uz tevi un staigāt sirds skaidrībā, tēvs. Pārbaudi mūsu, kungs, un izmeklē mūsu, izlūko mūsu domas un mūsu sirdis, tēvs. Es lūdzu, ka mūsu sirdis ir tāds, kuras meklē tavas dārgums, nevis tad, kur mums būs labums, vai kā mēs izskatīsimies, vai kāds ir svarīgāks, vai kādas svarīgākas kalpošanas, vai svarīgāks tas vai šīs, tēvs, bet kad tavas dāvans ir apslēptas pazemīgās vietās, un tēvs, lūdzu, ka mūsu sirds ir tik gudras, mūsu prāti, ka mēs atlaižam, atstājam visu savu lepnību, visu savu egoismu, savu iedomību, savu augstprātību, kur mēs gribam parādīties kā kas šajā pasaulē, bet mūsu galvenais ir parādīties tēvs tev, parādīties tavā priekšā, nostāties tavā priekšā, ka tu redzi mūsu sirdis un ka mūsu sirdis deg par to pašu, par ko deg tavas sirdis. Tavs paņem prom visu liekulību, tavs konfrontē mūs un ka mēs atrodam sevi tādā sirds skaidrībā un līdz ar to arī mierā un visās svētībās. Jā, jo tava žēlastība ir mūsu acu priekšā, un lai mēs varam staigāt tavā patiesībā, tēvs, lūdzu, ka tu atklāji katram vienam, kas ir tava patiesība, kas katram vienam nozīmē tava patiesība, ko mums nozīmē tava patiesība. Es lūdzu, ka mēs tiešām izmenam savā sirdīs, ka mēs nesēžam, jā, kur ir kādas nelietības, kur ir blēdības, ka mēs nesēžam tādās vietās, vai kur tādas runas ir, un tās, ka mēs izmenam, vienkārši varam piecelties un doties prom. Ka mēs varam, kungs, mūsu visdārgākais ir, kur mēs varam meklēt, kā mēs varam, jā, kalpot tev, kā mēs varam būt
Jā, kā mēs stāvam tavā priekšā un ap taviem darbiem, kā mēs varam vairāk un vairāk noņemties. Tēvs, ka mēs varam patiešām pļaut Tēvs šīs tavas svētības, ka mēs varam ar pateicības balsi darīt zināmus un sludināt visus tavus brīnumus darbus. Brīnumu darbus, Tēvs, tu esi varens, tu esi brīnumu Dievs, tu esi mani dziedinājis, tu esi izglābis, tu esi izglābis mani kā putnu no ķērāja cilpas, tu esi izpestījis mani, tu esi dziedinājis, tu esi atbrīvojis, es esmu redzējis, kā tu atbrīvo, kā tu dziedini. Tu esi varens Dievs un tava vārda priekšā Jēzu, visi ceļi lokās, visiem jauniem gariem ir jāpazūd, visām važām ir jākrīt, un tas arī notiek. Āmen. Tēvs, ka mēs varam mīlēt tava nama mājokli. Kungs, dari, ka mēs staigājam sirds skaidrībā, atvestī mūs un apžēlojies par mums, mūsu kāja, lai stāv uz līdzena ceļa, lai mēs varam draudzēs un sapulcēs teikt tevi, Kungs, dod mums to drosmi, dod mums piedzīvojumus ar tevi, dod mums savas uzvaras, palīdz mums pacietībās to sagaidīt, palīdz mums iepazīt tevi ar vien vairāk, ka mūs nekas nevar izšaubīt no tā, ka tu esi pār mums, tu neesi pret mums. Jā, slāvi tev, Kungs, un pateicība. Svētais Gars, lūdzu, ka par vienu šajā dienā, ka tu uzrunā, ka tu velc tuvāk un ka tu mierini, Tēvs, ka tu neļauj izklīdini šīs visas domas, šaubas, neticību, bailes šodienā arī kā tādus mākoņus un pieskaries, piepildi ar savu mīlestību tādā parastā dienā, kur varbūt neviens to negaida, Tēvs, bet lūdzu, ka tu šodien to dari, tu velc tuvāk, apskauj, Tēvs, ka tu nevienu nemāci, nešausti, pirms tu neesi, viņu apskāvis, pievilcis sev klāt, tu neesi tāds skolotājs, tu esi labs skolotājs, Jēzus, tu esi rabī, tu esi labais skolotājs, un pirms tu kādu māci, vai pamāci, vai pasaki arī kādu skarbāku vārdu, tu vispirms sev pievelc klāt, tu ļauj sajust savu mīlestību, tu ļauj sajust redzētiem šiem cilvēkiem, uz lūdzu, Tēvs, ka šī apsūdzības, tās pātagas, šīs nastas, ka liekas, ka man jābūt, nezinu, ar tādu apsūdzību labākam, tu esi slikts vai vēl kaut kas, un ka Dievs kā tevi dzēna un liek tev mācīties un saprast, kamēr tu esi pārguris, kamēr tu esi izmisumā. Tās, ka šī Jēzus vārdā, lai tiek salauztas šīs apsūdzības nastas, un katrs viens var piespiesties pie tavas sirds vienmēr, sadzirdēt, kā tā pukst. Jā, Jēzus vārdā. Āmen. Lai tev brīnišķīga šī diena.